teikšu godīgi, esmu palicis galīgi slings. Un ar to filmēšanu ir kā ir. Es pat nezinu, kāpēc. Vai tāpēc, ka jau moduļu mājas kā moduļu mājas un kombaiņi kā kombaiņi palikuši tādas standarta kraviņas, bet, beidzot ir kaut kas savādāks, kaut kas negluži nebijis, bet, kaut kas savādāks, teiksim tā, un ir otrdienas rīts, un pirmdien vakar, vakar es arī strādāju, vakar aizvedu ekskavātoru un forward darīti, tepat visinājās kaut kā 400-500 km gan sanāca, ko iznāk vakar. Un šodien mēs braucam ar militāro policiju kaut kā tā. Esam mēs tev vairāk mašīnu kolona un braucam no Rīgas uz Ādažiem. Jau otrā tūrīti mēs no rīta aizvedām jau pa vienam tankam katrs, un tagad esam uzkrāmējuši otro. Jā, no Rīgas būsim izbraukuši. Šī gan ir no tām kraviņām, kur es iekraušanos filmēt, visticamāk, ka 99% nedrīkst, izkraušanos filmēt es nedrīkstu, bet, pa ceļam kaut kāds foršs katrs jau, cik foršs var uzfilmēt pašam braucot, kaut kā jāvar. Tā kā braucam ārā no Rīgas, un kas tam vēl palika? 40 minūtes, pusstundu, un būsim jau Ādažos. Ritinam. Tā kā es esmu kolonas pašā sākumā. Es tikai pašas beigas kolonai redzu. Armīnieki arī ar mums. Tie vēl tikai brauc virsū. Es jau tiltam pa augšu. Izkrāvušies mēs esam. Un es mizoju uz Rīgu. Man tālāk darbi. Kaut kā tā. Pulkstens ir 6 vakarā, un esmu sakrāvis un saķēdējis savu vakara darbu. Šatlis ir uzkrauts apmēram bišķi zem 40 tonām, viņš kas 36, 38 sver, un nekur tālu nav jābrauc. Tepat vien džeki ceļu liesi. 15 minūtes ir pagājuši, un šatlis es atvedu uz Jūrmālas šosei. Nokraušanās vieta gan tāda forša, tuvu mašīnas lido garām, bet, darba specifika laikam to varētu nosaukt. Milzens lēnām nāk nost. Jā, mēs tur netālu no Spītas uzkrāmējam to 30-tonīgo ekskavātoru vēl vienu kausu un bišķi dabūju pačakarēties, jo asfaltu tur lauz iekšā un strēli izbīdīja uz otru pusi, lai tik traktoru nav svars uz turienu un jau braucam uz viņiem uz bāzi, nometīsim bāzē un tad jāmēģina līdz ar nagiem uz savu bāzi pagūt. Teorētiski ātri nokrāja, tad viss pa smuko vajadzētu sanākt, kā strādājam. Esam atbraukuši. Kaus jau nocēlām un ekskavātors tūlīt arī būs nocelts. Čau, ir ceturtdienas rīts un taņu jau es esmu izkrāmējis jau no taņu klīnerā un tagad esmu pie Fukša. Fuks uzbrauc uz laipām un antifrīza līmenis bija ļoti mazs laikam no rūpnīcas viņu atvedot un tagad arī viņš man tā apstājies, tā kā mehāniķi aizskrēja pēc antifrīza. Salies antifrīzu un te uzbrauc uz galam un brauksim spērnā. Fuksīts uz muguras un lēžam pāri Hesam un tad jau kas tad pa Tallinas šosei tikai uz priekšu. Čau! Ir piektdiena un mēs esam ieradušies kaut kur aiz Ogres, starp Ogri ķegumu laikam.
Reku krāns jau aizbraucis, tās es ar pilotu vāģi aizskrēju apstīties, vai vispār pa turien var aizbraukt, vai ir īstā vieta. Esam uzkrāvuši šitādu mājiņu un mēģināsim tikt iekšā. Nu, ko labi teiksi? Patīk moduļmāja? Nu, izstās, ka nē. Laikam nav īstajā krāsā varbūt, bet to jau var pārkrāsot, par to neuztraucies. Nu, stāstis bija izpētē. Pļaujam labību ar moduļmāju. Otrā pusē reki zari. Tāpat jau pa zariem sanāk bišķi. Ej, bet nu, izviņi labāk es nevaru. Čau, ir 6 no rīta, pirmdienas rīts, sākās darba nedēļa, svētdien man bija brīva un jāsāk strādāt. Es esmu saņēmies beidzot tiešām kaut ko safilmēt, vismaz mēģināt to darīt un te jau redzēs, kā man tas sanāks. Katrā ziņā bija baigi paslinkojis, tagad mēnesi, 2 un bez mazai kaut kā, es nezinu, galīgi nefilmējās, bet cerams tagad tas viss izdosies. Ir pulkstens 6 no rīta, pārbraucām Hesam pāri un dodamies mēs uz Jelgavu kaut kā tā. Krausim moduļmāju, tā gan nekur tālu neiet, patās pa Latviju, aizdīsim līdz Kalngalai un pēc tam laikam mums jau darbos plānos ir frontālais. Bet tas arī tepat to iet, tā kā braucam strādāt. Nu, tikko mājiņu uzlikām. Jāsāk stropēties. Nu, esam ar Stasi sākuši kustību, mājiņu uz muguras un 100 km mums ir priekšā līdz izkraušanās vietai. Tā kā rulējam. Reku Stasis aizlidoja garām. Tūlīt no Jelgavas šosejas griezīsimies uz Rīgas atpakaļ nost un kas tam mums te vairs palika? Nu, labi, pusceļš jau gluži nav, bet šorīt kaut kā baigi feini ripo, tā patīkam. Patīkam dienu, Nu ko, pirmais šaurais līkums ir iebraukts. Esam atbraukuši privātmāju ciematā. Reku mums Ivo jau brauc. Un te ir nākamais jautrais pagrieziens. Puika izstājās klubā, līdz 21 dzīvos, nepieskatīs beibe, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Brālība viena tā ir noslēgta pakts, brālis no brālis ir šķirī, man vēl iepriekšējā nakts. Aldu guns vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad virzi šķirīs kāds dejus to aizliegto deju fakts. Maldinošais, kas no malas balda, uguns ceļu rādā, būsim vējam brāļus, kas ir mītī zemē, vējam tālā, bet par mantos un krustelēs mēs nemaz nepēstāls domāt par nākotni tādiem, ka mums nemaz nepēstāls. Bieži nāksies mums ielūkoties pagātnē, vai vēlreiz spēsim viens otram piedot, pieļautās kļūdas. Esam atbraukuši uz nākamo darbiņu. Paplašinājums esmu salicis un man pa laimi tas lielākais. 36 tonnas, kaut kā tā. Dzīsim tūlīt virsū. Nu ko, esam izdarījuši otro darbiņu pa pusē. Esam uzkrāvuši vienu mazu kaķīti. Kaķītis mums svar 37 tonnas. Un varēsim tūlīt sākt braukt. Kaut kā tā, bišķi pārkarīt ar mums sanāk ar to garo strēli, bet neko labāk izdarīt nevar.
Nu jā, tas aparāts mums tā arī ir kaut kāds 36, 37 tonnas, tā kā... Vai. Tāds grubuļains bišķi kaut kādās vietās pat piesit pie zemītes. Jā, pa kaut kādu pusotru stundu būšu atkratījies līdz Bolderājai un varēšu savu smago, nezinu, kas tas ekskavators, garo strēli, es pat nezinu, kā viņi nosaukt, laikam jau riteņu ekskavators. Tā kā būsim atbraukuši kaut. Jā, izkrāmēja mazo kaķīti, tā bija ostas teritorija, tāpēc nolēma neko nefilmēt, un tagad pa Daugavgrīvas ielu brauc atpakaļ uz... По кругу, это неприлично. Džeki izklaidējies, te laikam korķos sēžot, tā kā... Jā, brauks atpakaļ uz bāzi un tad jau skatīsies, varbūt saņemšos mašīnu nomazgāšu, varbūt arī ātrais vakars, nesazinu. It kā jau nav baigi ātrais vakars, jo pirms 6 es bez 15.6 šorīt sāku no rīta, tā kā normāla dieniņa, teiksim tā. Bez nekādām baigām mentajām stundām, bet tā, normas robežās, es uzskatu. Gan jau kāds nepiekritīs, bet, ir ok, manuprāt. Labrīt, ir otrdienas rīts, un tūlīt būsim pie bāzes. Jā, pēc pēdējā video vēl bija vecajā bāzītē, un nedaudz izmaiņas. Bāze ir mums pārvietojusies. Diemžēl man pa nelaimi viņa ir tālāk no mājām nekā vecā bāze. Vecā bāze bija Granītielā, jaunā bāze mums ir Salaspilī. Tā kā dabūk bišķi vairāk laika reiķināt braukšanai uz darbu, bet, kā ir tā, ne jau mans lēmums kaut kā tā. Gaidam, kamēr atvērs vārds. Vajadzētu jau kādam tūlīt nākt. Esam ceļā pēc mūsu sējmašīnas. Tā kā rulējam. Jā, esam atripojuši jau līdz Rīgas apatceļam. Mazo sējmašīnīt es jau esmu uzkrāmējis. Un ripinu lēnā garā uz Igauniju. Ar cerību, ka man vēl šodien kāds nokraus, bet vai tā būs vai nebūs, sazinu. Tā kā klausos mūziku un ripinam. Es biju baigi čaklais un pa ceļam daudz kadrus uzfilmēju. Reku mans aparāts, ko jau es esmu atvedis, un tūlīt Igauņi sāks viņu krāmēt nost. Cerams, ka viņi viņu nenogāzīs. Kaut kā tā. Labrīt, ir trešdienas rīts un tikko iedarbināju mašīnu. Brauksim iekšā, krausimies, esam Tallinas otrā pusē. Jāsāk strādāt. Čau, vēlreiz, jā, esam uzkrājušies. Es gan nefilmēju uzkraušanās procesu, tāpēc, kad tur it kā viss tā pa nopietnu arkāskām ar zaļajām vestītēm. Tā kā, jā, uzkrāmējam mēs apakšstacijas māju un aizmugurē vēl transformators. Ir apakšstacija laikam 9,5 tonnas, transformators 11. Laikam pēc izmēriem apakšstacija 3 reizes vismaz lielāk ir. Bet, tas transformators tur man teica iekšā 2 tonnas ar eļļu vienesot, tā kā diezgan plasmaks dzelzgabals un braucam mēs uz Alūgstu, tā kā laižam, ripojam. Caur Veclaicens robežu punktu esam atpakaļ Latvijā. Kas tam mums tā vairs palika 30 km līdz izkraušanās vietai. Bet tikai man 21 minūti palikusi un bļāviens. Gan jau paliks kaut kādi 10 km līdz izkraušanās vietai, dabūs pat vairāk paliks. Esam atbraukuši uz izkraušanos. Jā, ceļš tāds ritīgi foršais. Gar ceļu malu kabeļi izrakt. Butka jau nocēla.
transformators. Nu, es tur ar mokām es apgriezies un laižam ārā. Nu, labi, tagad jau tukšā, bet nu, ar to kravu, ka es diezgan pasmaks ap 50 tonnām, tad nav patīkami pie tās malas braukt. Reku mans traktorīts, nezinu, redzēja. Un braucu karjerā, jāapgriežās, un pašam arī jāuzkrāmē frontiks. Bet, nu, ne pirmo, ne pēdējo reizi gan jau. Tā, nu, nekas sarežģīts jau man te nav, ko mums neceļās augšā. Šitas kloķis. Skaidrs. Op. Tā, bremze, atlaižam roceni. Aiziet! Bļāņas, uz šitā pat būtu interesanti pastrādāt kādu dienu. Nu šitas jau galīgi nerektīgi, pirmo trāpīt īstajā vietā. Tas taču ir nerektīgi. Nu, traktorīts ir virsū, ķēdes 4 krustai samests. 15 minūšu darbīgi. Braucam tālāk. Džeki ar mocīšiem aizdeva. Īstenībā man tas traktis ir diezgan pasmaks, 27 tonnas. Tā kā nav no tiem vieglajiem. Nu labi, nav arī baigi smagais, bet jā, nu, normāls. Jā, no viena karjera esam atbraukuši līdz otram karjeram. 20 km nobraucam ar šito frontiku, šitiem nokrāmēsim, paņemsim citu un to citu vedīsim uz aizkrauklu. Kas te pa ķīmiju nezinu, bet, nu, darbs ir darbs. Ja grib, var jau izzināt. Kur te varētu forši nodžumīt. Nu, piekabīti nost, to dzīsim nost. No reka ir tas traktorīts, ko es atvedu. Vietā esam uzkrāmējuši citu, un tagad no šitā karjera mēs viņu vedīsim uz aizkrauklu. Aizkrauklē viņam ir servis, cik es uzzināju no operatora, un kaut kā tā vēl jānostāv 1 minūte pauzītē, un sildās man siermaizīte. Es braucu par Rīgas apveceļu, nespēju uzfilmēt, braucu pretī riteņbraucējs un baigi pamāja. Nezinu, vai mani skatās manas viģiks vai kā, bet, nu, jā. Tā kā, jā, cenšos jau pamāt visiem, kas pamāja. Reizēm gan par āci, ja kāds sveicina, es varu nedzirdēt, ja mēs ejam kolonnā vai kā, jo mēs ar citu kanālu parasti sēžam. Nu, tas tā, sīkums. Tā kā, jā. Cīnamies riņķī Rīgas apveceļām par šitiem foršiem luksforiem, bet tu pagaidām kaut kā viss pa zaļo iet. Es pat, ja godīgi gaidu to brīdi, kad, nu, gan jau pēdējais pie Tīnūras šosejas pagrieziena būs sarkanais. Esam ieradušies aizkrauklē. Jākrāj tas mazais traktorīts nost. Sākam strādāt. Pulkstens ir 9:30 vakarā. Šorīt es sāku Tallinā, pulkstens 8, tā kā pagaidām vēl viss ir pa smuko un pēc darba laika, un tā arī izskatās, ka būs pa lielam. Tā arī viss ir. Ai. Skaistī. Opa, stikls gan tāds smuks. Šitam traktoram izrādās nestrādā gaismas, laikam es nemāku viņas ieslēgt. Bet, nu, nost es esmu dabūjis. Tā kā viss jau būs ok. Spīdometrs atspīd, esmu tukšs. Pulkstens ir bez 20:10 un dragājam uz bāzi vēl apmēram stundas brauciens un būsim bāzē. Kaut kā tā.
Jā, no Salaspils jau esmu ticis pāri Vaņš tiltam jau braucu un izdomāju šodien aizšaut līdz mājām. Vismaz iet nomazgāties kā baltais cilvēks, kā nekā rītā uz Somiju jābrauc. Tā kā aizlaidīs mājās. Un tad jau rītā atkal uz bāzīti, bet arī rīt nebūs nekāds agrais rīts, tāpēc arī mājās braucu. Tā kā jā, tā jau līdz rītam. Labrīt, ir ceturtdienas rīts, pulkstens ir 10 no rīta, kaut kāda, cikos es bāzē biju, pus 9 laikam, jā. Un paspējis sazieķēt to bedrako vakar braucu, sasmērēt. Šito te vēl paspēju mašīnu nomazgāt un bāzītē. Tā kā man beidzot ir tīrs vilcējs pēc visiem Latvijas karjeriem un Igaunijas fermeriem un Latvijas lauksaimniekiem, tā kā, jā. Sanāca šodien īstenībā diezgan par to grandu pavizināties, tāpēc vismaz kaut kāds prieciņš pašu mašīnu nomazgāt dabūja. Tā kā, jā. Neko, tagad mēs ar Stasi divatā laižam uz Zvejniekciemu. Zvejniekciemā mums atkal jākrauj katram pa laiviņai. Brauksim mēs uz Somiju. Un cerams, ka mēs līdz sestdienas pusdienas laikam būsim atpakaļ. Labi, man tā tik traki nav, bet Stasim vakarā koncerts sestdien, tā kā, centīsies darīt tā, lai visiem visu laicīgi sanāk. Cerams, arī tā sanāks pēc plāna, tā kā dragājam. Esam izvilkušies, esam Zvejniekciemā un kuģīts lēnām brauc pie manis. Stasis reku te tālāk pabrauc, viņam būs cita laiviņa. Tā kā sākam šiverēties. Tev mans draugs, spēlējācīga dziesma, iekštā pelnu trauka. Baldā patiesība smelts, kad melu apkārt tik daudz. Kad melu tik daudz. Gribu ticēt, ka viss ir tā vērt. Citu viedoklis man neliekas lēts. Mūsu draudzība vienmēr būs svēta. Kā agrā rītā, tā vakarā, kas vēstur. Saņemu drosmi ielūkoties pa zemi, kura man namēto. Zinu, kā atbrīvot tik taču, ka man iespējas brīnumi ielāvēties skati acu spīd. Es lūkojos tevi un velku domu. Eiforija lieta, tā ir pierasta lieta, jo. Ja to sāp, puika saki, ai. Ja to grūtai, puika saki, oj. Ja to sāp, meķi saki, oj. Nu ko, esam uzkraujušies, esam saštrupējušies. Stasi ap divi esam gatavi. Tikai igauņu piloti vēl nav. Nu neko, laidīs ārā. Tā, Vitālijas šoreiz mums ir klāt ar fātrīti un sākam laikam braukt. Esam tikuši līdz Iklai. Iklā taisam pauzīti pie reizes un mēs dabūsim sēdēt, tagad jau 20 minūtes tikai palika un 6:00 varēsim braukt, jo virs 4 metru platumu pa Igauniju vairs nevar braukt. Ātrāk kā pa 6 vakarā, no 6 vakarā līdz cikiem tur 6 rītā laikam vai kaut kā tā. Tā kā esam uz robežas un gaidām 6 kaut kā tā. Tā jau tūlīt 20 minūtes un varēs rullēt. Jā, braucam, domāju, jau uzfilmēšu kaut kāds kadrs arī. Cik mums te ir palicis līdz galam, nezinu. Vitālijas lietas kursā. Ar viņu problēmas nekad nav bijušas. Tiešām īstenībā cilvēks savā vietā gribētos teikt. Protams, Koļo jau ir mūsu Koļo, un viņš ir numur 1. Tā kā Vitālija, ja tu latviski mēģina iztulkot, tad sorry. Bet otrā vieta es noteikti dodu tev. Tā kā, jā. Braucam, Stasis vēl aiz manis brauc, un tad arī Vitālijam fātrīts aizmugurē. Tā kā mizojam, mēģinam pagūt uz kuģi. Kuģis mums ir 11:30 vakarā attiet, tagad pulkstens ir 8 vakarā. Un līdz ar to gan jau pagūsim. Gan jau, viss sajies. Pilnīgi kaut kas neticams, mēs no tiem mazajiem celiņiem uz bāni izgājām, bet kaut kas mums te bišķi sašaurinās, bet, tādā ziņā vismaz šosei. Tā pilnīgi uzreiz tā vieglāk kļuva. Saulīt riet un mizojam.
газуем. Вот она, дорога на Таллин. Здесь она прямая будет и сразу лево знак. Saulīt norietējas, igauņu odi saķert pilns stikls un pēdējie 10 km pa bāni. Vitālijs pa priekšu dragā. Un mēs estāsi pakaļ. Kaut kā tā. Nu, mēs jau Mūgas ostā. Sākās viss kustība, augšu brauc nost, apakšu brauc virsū. Un mēs estāsi ar tūlīt gan jau mūsu pašus pēdējos. Mans smugais aparāts, ko es šorīt nomazgāju. Jākāp mašīnā, jāgaida, kamēr mūsu sauks, es pat tas aizsēdz. Tā kā sauks un laidīs uz kuģa, tūlīt brauksim virsū. Nu, deva zaļo gaismu, braucam virsū. Nu, ko, esam noparkojušies un čāposim augšā. Nu, labrīt, ir piekdienas rīts, 5 no rīta un dodamies uz mašīnītēm. Kaut kā tā izdzina mūs no omulīgajām kajītēm. Nu ko, no kuģīša esam nost un braucam ārā no ostas uz to oversize parkingu, kas tāpat pie ostas mums ir, un tad jau arī ies vēl pačučēt tās dažas, cik mums te palika 4 stundiņas, laikam nu jā, līdz plus 10, tad uz 10 arī varēsim tālāk dragāt. Bišķi tāds saraustīts miegs ir, bet, nu, ko izdarīs ar to somu kuģi, tā, nu, diemžēl sanāk kaut kā tā. Nu ko, somu pilotu sagaidīt, savu pauzīti esam savākuši, dalīto 11 stundu un laižam uz galamērķi, uz Tejo. Līdz 21 dzīvos, nepieskatīs vēme, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Brālība viena tā ir noslēgta pats, brālis no brālis ir štīrī, man vēl iepriekšējā nakts. Aldu uns vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad visi štīrīs kāds dejus to aizliegto deju fakts. Stāsis izkrāvās. Nu, es gaidu vēl savu kārtu. Šoreiz kaut kas pīkst, augšā neceļ, un kaut kas nav labi. Nu, neko. Tikko laiva atcīt pret kāju. Esam izkrāvušies un brauksim uz ostu. Nu ko, esam tukši. No stašas savās šitās te kājas, uz kurām puteri stāvēja. Tās ir pie manis aizmugurē, kur. Nu, lai nav abiem diviem zvejniekiem jābrauc atbilst. Nu ko, pulkstens ir 7:30. Provēsim vēlreiz mēģināt tajā Helsinku ostā tikt iekšā. Bļājas, te ne parking nekā, mēs te bijām uz tasi nolīduši stūrī. Nu, provēs vēlreiz. Cerams, mums tagad nepasūtīs bekot, bet, nu, baigi jau īsti nevar. Braucam virsū. Soma ar bagetēm. Burger Kings. Nu, labrīt, esam pamodušies. Lietus gāž, kā pa jāņem, un braucam atpakaļ uz Rīgu. Nu, pa ceļam iebrauksim zvejnieku ciemā, rāmis izmetīsim, un tad jau laikam arī šodienai viss varēs laist mājās. Cerams, šis paspēja. Tā, nu laižam. Nu ko, esam uz robežu punktu. Tūlīt iebrauksim Latvijā. Opā, mēs kā uz Somiju laidām prom, mēs vēl pa to veco tiltu braucām, rekuņi to pagaidu tiltu sataisījuši.
jau tagad pa pagaidu pildu brauks. Tas nozīmē, ka mums te lielās kravas mēs laikam neizdīsim, bet te īstenībā diezgan pašauras izstās. Dabūs pa kaut kādu citu ceļu, visticamāk braukt riņķi, uz Tallinas pusies. Bet, nu, neko darīt. Cerams, ka vismaz ātri sataisīs tā pildu. Bet, nu, labi, viņš jau bija jau pēdējā brīdī, kad bija jau tikai saprati jātais un beidzot, laikam, naudiņa esot iedalīt, lai salabo. Tā kā forši. Sēžam, gaidam zaļo gaismu un ripināsim tālāk uz Zvejniekciemu, mādot režģus. Jā, te ar kombainu vai moduļu māju būtu diezgan sarežģīti izbraukt. Jā, teleportējos jau golfiņā, noliku smagīti bāzē, noparkoju, savācu savus pekels, vispārējo un laižu mājās kaut kā tā. Tā kā ir sestdienas pusdienas laiks, 12:01 dienā, darba nedēļa ir noslēgusies un pa lielam būs laiks mājās kaut ko pašiverēt, kaut ko padarīt, un tad jau pēc tam skatīsies, ko svētdien vakarā atsūtīs pa pirmdienas darbiem. Tā kā labi. Vai jā, paldies, ka noskatījāties šo video, ceru, ka patika. Protams, pašam uzfilmēt tas ir bišķi sarežģītāk nekā tā, ka man līdzi pabrauc līdzi un uzfilmē. Tā kā jā, labi, nu, turās un lai labi ripo visiem. Tā vai, čau.